Esam izstrādājuši flat metodu makšķerēšanas metodei divus jaunus kātus. Feeder Concept flat metodu 120 un flat metodu 180. Un pēc kārtas. Flat metodu 120 izgatavots garumā 3,50. Komplektā ir 3 pices, 3, 4 un 5 unces. Un flat metodu 180 modelis ir 3,90 garumā. Un tā arī ar 3 spicēm, 4, 5 un 6 unces. Visas spices kātiem ir aprīkotas ar anti-tangle riņķi, lai aukla neapķertos un metienā nenorautos. Kātu blankas ir izstrādātas diezgan jaudīgas. Tas, teiksim, nav tāds smalkais instruments, bet tas ir tāds kārtīgs darba zirgs, ar ko jūs varat pilnīgi mierīgi rīkoties ar faktiski jebkuru izmēru zīvi. 120. modeļa kāds ļoti labi strādās ar barotavām, teiksim, 40 līdz 100 grami, distancēs, teiksim, varbūt līdz 70 metriem, kas būtu piemērots mazākiem karpu dīķiem vai ezeriņiem, kur tā distance varbūt nav tik būtiska. Un modelis 180 grami, 3,90 garumā, ar šo te jūs jau varat mest barotavas līdz pat 150 gramiem, un attālums, ko varētu sasniegt, ir pilnīgi mierīgi līdz 120 metriem. Abi modeļi ir aprīkoti ar jaudīgiem dubultās kājas lieliem riņķiem, kas ļoti labi draudzējās ar 5000, 6000 izmēru lielajām spolēm. Rokturi izgatavot no ļoti blīva EVA materiāla, kas neļauj viņiem samirkt. Teiksim, ja jūs makšķerējat visu nakti vai uznāk kaut kāds lietus, tad šie rokturi nepiemirks un visu laiku būs sausi. Spoles turētājs. Klasiskākais spoles turētājs ļoti izturīgs un parocīgs. Salīdzinājumā ar klasisko feederi šie kāti ir daudz jaudīgāki, bet tāpat laikā viņi ir ļoti viegli un aprīkot ar feeder spicēm, kas ir ļoti informatīvi salīdzinot ar klasisko karpu kātu vai kaut kādu gruntsmakšķeri. Ja? Faktiski tas ir feeders, izstrādāts karpu makšķerēšanai, blankas ir pastiprināts, kas jums ļaus savaldīt faktiski jebkuru izmēru zīvi.